man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, 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 pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Jaunais burbuļu bliezējs jau ir pieejams veikalos. Jaunais burbuļu bliezējs jau veikalos, kamēr pieejama prece. Ja, un šodien ir kabatas naudas diena. Paldies, mam, es pataupīšu savu kabatas naudu lietainai dienai. 50 pensi? Ar to nepietiks. Nezini gans, Henrij. Tik jūs saņemat vienmēr, bet Ralfam dod 5 mārciņas nedēļā, un es gribu tik daudz lietu. Ar gribēšanu neko nedabūsi. Man vajag tik daudz lietu, piemēram, jauno burbuļu bliezēju. Tad tev nāksies naudiņu krāt, kā Pīteram. Krāt? Bet tas prasīs miljonus, triljonus gadus. Man vajag lielāku kabatas naudu. Nē, nozīmē nē. Nē! Negantā Henrija dzīvnieku pieskatīšanas dienests. 55 mārciņas, 56 mārciņas. Vai turēt tādu summu rukša kraikasītē ir droši? Kāpēc tu tā jautā? Tāpat vien galvenais, lai neierastos kraikasīšu aplaupītāji. Tādu nav. Nesaki, ka tevi nebrīdināju. Kur tu tos rāvi? Tie ir Andriju nūjinieki. Es tos pa brīvdienām pieskatu. Kāpēc? Jo tā dara labākie draugi. Un viņš ziedoja 50 centus manis izvēlētajai labdarības organizācijai. Viņš tev maksā par to, ka pieskati viņa mājdzīvniekus. Tā varētu sacīt. Izdomāju. Henrija dzīvnieku pieskatīšanas dienests. Es pelnīšu miljonus, miljardus. Ralf, te Henrijs. Gribu, lai palīdzi izplatīt kādu ziņu. Džoš, sveiks. Sveiki, vai Henrijs mājās? Kāpēc šodien visi ierodas pie Henrija? Nezinu, vai viņš ir augstāvā? Tava šalle kustas. Man nav šalles. Kaujas cirvja kundze. Sveicināti, es atnesu. Paldies, es par to parūpēšos atā. Lēnāk par tiltu. Kas tajā kastē, Henrij? Nekas, mājas darbi. Kas notiek? Viena mārciņa. Par trušiem jāmaksā vairāk. Kas notiek, Henrij? Nekas. Es eju spēlēt futbolu. Saki futbolu? To mēs vēl redzēsim. Henrij, laid iekšā mirklītī. Ko? Kāda izskatās tava istaba? Kas tai vainas? Te ir kā cūku kūtī, kad tu pēdējo reizi saklāji gultu pagājušajā gadā. Cik reižu esmu lūgusi tevi salikt pa vietām mantas? Dari to jau šodien pat, citādi nebūs nekādas kabatas naudas. Henrij, vai tu klausies, ko saku? Jā, jāsakārto istaba. Nestāvi kā iemiets, ķeries pie darba. Labi, labi. Henrij, vai drīkstu ienākt? Zūdi, Knisli. Kas tev tur ir? Nekas. Tev man jāparāda. Es pateikšu mammai. Pagaidi, tu to nevari. Tie nav mani zvēri.
Tu tos nozagi? Nē, taču nejēga. Es tos pieskatu. Kam tie pieder? Tas ir liels noslēpums. Apsoli, ka nevienam to neatklāsi. Labākā zēna goda vārds. Zini pilsētas dzīvnieku patvērsmi. Viņiem aptrūkusies nauda. To iztērēja par suņu barību. Tikai ne to. Tāpēc kādam jāpieskata zvēri. Tiem nav kur palikt. Viņiem nav māju. Bet, Henry, kā tu tos visus pabarosi? Arī tiesa, mums vajadzīga dzīvnieku barība. Kur to meklēt? Es zinu, virtuvē. Vai es drīkstu palīdzēt? Lūdzu, Henry. Nu labi, bet atceries, ka šī ir slepena misija. Nepasaki mammai un tētim un nekad neatstāj vaļā durvis. Jā, jūsu karaliskā maistāte, kādu pavēli tu man dod? Pļāpā ar mammu, es sagādāšu ēdamo. Ejam! Jaukā Jaunkundze iedeva man par šo stāstu zelta zvaigzni. Un lielā Laumina Popija teica, dosimies pie manis baudīt Laumina kūkas un... Tas bija burvīgi, Pīter. Paldies, mam. Turpināsim lasīt rīt. Tie ir pazuduši. Neiespējami. Tu atstāji vaļā durvis. Es ne, Henry. Tu. Mums tie jāatrod pirms mammas citādi. Truša gaļas pīrāgs. Nē. Nāc, mazo zaķītī. Šeit, lietus mežā, valda miers un klusums. Laiks dzert tēju. Kas ēdams? Salāti. Es mīlu salātus. Man lūdzu pamatīgu porciju. Henry. Nē, esi negans, Henry. Zem galda kaut kas ir. Es paskatīšos. Apsēdies, Henry. Viss kārtībā. Tas bija tikai zirneklis. Es to aizbiedēju. Tu gan biji izsaucis, Pīter. Vēl salātiņus? Nē, paldies, esmu paēdis. Rimsties, lūdzu! Vai tev viss kārtībā? Tad apsēdīsimies un mēģināsim mierīgi pabeigt maltīti. Ātri, slēp tos visus, bet ātri! Kur tā palika? Kas? Čūska? Tā bija te iekšā. Es nekādu čūsku neredzēju. Un tu, Pīter? Nē. Ir jau labi, es iešu. Mēs atnācām pakaļ saviem dzīvniekiem. Kas tur ir, Henry? Vienkārši ļaudis. Gaidiet te. Ja, esmu bagāts un varu nopirkt 3 burbuļu bliezējus. Henry, kas notiek? Kur tu ņēmi tik daudz naudas? Tā nav manējā. Es to pieskatīju Pītera uzdevumā. Paldies, Henry! Ej un izdzer tēju, Henry!
Sveiks, puisīt. Es vācu ziedojumus dzīvnieku patvērsmei. Atdod naudu. Tu teici, ka tā ir mana. Lai apmuļķotu mammu, dod šurp krupi. Nevaru. Kāpēc? Es to atdevu. Atdevi? Jā. Dzīvnieku patvērsmes ziedojumu vācējiem. Nē! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Bētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.